Džeza saksofonists Toms Rudzinskis ir starptautiski atzīts džeza komponists, un šajās dienās viņš ar savu jauno sastāvu Melos Quintet aicina uz koncertiem Rīgā. Un koncertā skanēs darbi no gaidāmā modernā džeza albuma, un ar mūziķiem ierakstu studijā tikās žurnāliste Ilze Stranga. Svaiga enerģija un iedvesmojoša. Lieliska ķīmija mēģinājumos ļoti patīkami. Lielisks laiks šeit tiek pavadīts. Patīkamies liederīgo apvienojās. Džeza saksofonists Toms Rudzinskis ar saviem dombiedriem no Melos Quintet šobrīd koncertē un ieraksta jaunu albumu. Priekšnojauta, ka tas varētu būt kaut kas labs, un tā laikam ir tā cilvēku mūziķu ķīmija. Un vienmēr kaut kā ir noticis tā, ka tas laikam izdodās labi. Un vienmēr tā mūzika ir dziļa un pietiekami spēcīga un stipra, lai aizkustinātu cilvēkus, kas ir apkārt un kas ir mākslas ziņkārīgi. Un tas rezonē ar tiem cilvēkiem, man liekas. Talantīgie džezisti studējuši pasaules prestižās džeza augstskolās, ieguvuši atzītas godalgas. Viņu koncertdzīve aizrit pasaulē, bet Toms viņus pirms dažām dienām visus saved kopā tieši ierakstu studijā. Cik ļaus arī saviem draugiem varbūt to savu pienesumu ielikt? Saviem draugiem es vienmēr ļauju pienest tik, cik daudz viņi vēlas. Tā kā es nemēģinu nekādā veidā ierobežot kaut kādus meklējumus, lai padarītu mūziku labāku. Kvinteta izpildītā oriģināla mūzika ir instrumentāla, ar nedaudz eksperimentālu ievirzes, un viens no instrumentiem ir cilvēka balss. Džeza dzejā tu sev vari izteikt dažādi. Var rakstīt poēmas, var būt mūziķis un mākslinieks, var būt arī labs pavārs. Bet visinteresantākais, ja viss šīs lietas saliek kopā. Un pēc tam var paskatīties, kas notiek, ja dzeju saliek kopā ar džezu. Toma rakstītā džeza mūzika ir atšķirīga no citu autoru rakstītā, jo viņš džezā apvieno dzeju un mūziku, un tas rada unikalitāti. Projekta savdabība ir idejā. Kompozīcijās ietverti jazz poetry, jeb džeza dzeja. Tā bija populāra bitņu kustība 20. gadsimta otrajā pusē. Tās galvenās tēmas, par ko cilvēki runā, ir tieši tādas pašas, un arī valoda tajā dzejā ir ļoti līdzīga tam, kā mēs runājam par lietām. Tā kā man tā liekas, ka varēs visi cilvēki atrast sevi šajā mūzikā un šajā dzejā. Melos Quintet albumu iecerēts izdot Ziemassvētkos, bet talantīgo džezistu koncertu jau šovakar Bergbazārā, bet rītvakar Kaņepes kultūras centrā. Ilze Stranga, Igors Tuns, Latvijas televīzija.